Jā, kolēģi, paliekam arvien mazāk un mazāk. Jā, mazs ieskats par lombardiem. Privāto lombardu pieredze līdz šim Rīgā. Regulāras ziņas par zakto mantu nodošanu. Lielākā daļa no 160 Rīgas lombardiem strādājot 24 stundas diennaktī, arī blakus laimētavām, veicina šķirto un nelaimīgo ģimeņu skaitu. Treškārt, jauna tendence 2-1, jeb lombards ar alkoholisko dzērienu tirgotavu vienvietu. Nozagu, atnesu, pārdevu un nopirku šņabīti. Un, protams, pēdējais, kas ir, tā ir ēnu ekonomika. Ja mēs runājam par konkrēto lombardu, tad, kā jau es minēju, šim lombardam ir peļņa. Un patiesībā sakot, šis lombards šobrīd laikam ir vienīgais, kurš daudz maz šo nozari uztur tādā pozitīvā līmenī un ir kaut kāds viņam pozitīvs vārds. Līdz ar to ir, man liekas, ka tieši ņemot par šo piemēru, vajadzētu vairāk un nopietnāk domāt, kā sakārtot vispār šo lombardu jautājumu visā pilsētā. Un tik, cik pilsēta var darīt savos spēkos, tas viņai būtu jādara. Tas, kas attiecās uz valsts līmeni, es domāju, ka domas opozīcija ar vislielāko prieku atbalstīs un palīdzēs valsts līmenī pozīcijā šo jautājumu arī sakārtot. Un arī atklāts jautājums par zīmolu. Kā Āberkungs jautāja, ja šobrīd zīmola nosaukums ir Rīgas pilsētas lombards, tad nokļūstot privātajās rokās, tikpat labi šī lombarda darbība var būt veiksmīga, bet tikpat labi viņi arī var nošļūt lejā to negatīvo lombardu, kas šobrīd pilsētā ir, un tādā veidā arī paraujot sev līdz šo vārdu Rīgas pilsētas lombards. Un līdz ar to jau iepriekš esmu izteicies un runājis, ka šo jautājumu droši vien vajadzētu atlikt, kamēr tiešām šīs lombardu jautājums visā pilsētā ir sakārtots. Paldies!